aizstāvēja tās disertācijas padomi laikā, 38 gadu vecumā bija doktors. Protams, ir izkauna. Ja runā par, man bija prieks, ka man bija iespēja uzrakstīt Veterdzenā žurnālā par tevi kopā ar Leitu rakstu. Es gribētu nolasīt no savā raksta dažus raksturus. Profesors pēc dabas ir iekšēji emocionāls, bet ārēji introverts. Stingra rokas spiediena cilvēks. Ļoti strādīgs ar galvu un rokām. Ambicios un mērķīgs. Profesionāli ļoti zinoši. Ar pašcieņu. Stingriem taisnīguma, godīguma principiem. Prasīgs pret sevi un citiem. Necies slinkumu, muļķību, negodību, nevietību un melību. Praktisko darbu ieskaitēs un eksāmenos prasīgs pret studentu zināšanām un neatvienās dusmojas pēdējiem. Saskarsme ar citiem aizstāvot savu vietokli dažkārt aizsmījās. Tā viņš var kļūt nesaprast vai pārprast. Materiālu vērtību iegūšanā nav bijis viņa galvenais mērķis. Viņš ir rūpējies, lai ģimenes dzīves apstākļi būtu labi un mītnes vieta ēst. Jāuzsver viņa godīguma izpratne un rīcība ne tikai personīgai dzīvei, bet arī ikdienas saskarsmē, profesionālajā un zinātniskajā darbā. Viņa godīga rīcība, ar ko viņš nav nevienu reizi vienījies, bija plaši aprakstīta Latvijas presē. Jelgavas tirgu 25. gada martā Tūsā atradis mapu, kur bija pase, bankas karte un naudas summa, kas daudzkārt pārsniegusi profesora ienākumu. Nemeklējot īpašnieku, negaidot pateicību, nevienam nesakot, nekavējoties visu aizvesa uz policiju. Runājot ar viņu, tā ir bērnības audzināšana un tur zem savā goda piesavināties svešumam. Jelgavas policija oficiāli izteica viņam atzinību un lielu pateicību. Man bija ar viņu saskarsme uz apvienoja kopā sekciju zāle, saldētava, līdzi objekti, sekciju objekti, apvienoja mums tā kā valis kopā, tas ir sekcija, par ko mēs dabūjām uzslavu, uz godarākstus, uz zelta plākstus un tā tālāk. Zinātnē viņš ir pētījis gan dzīvnieku skeleta daļu attīstību, gan veterināro hepatologu, bija viens no Padomju Savienības ievērojamākajiem hepatologiem. Mācību metropedotēskajā darbā viņš ir uzrakstījis 9 vai 10 grāmatas, mācību grāmatas, un arī tas ir dzīvnieku morfoloģija. Un grāmatu rakstīšanu viņš ir aicinājis savus kolēģus. Un viņš ir prasīgs tās, kā pat studenti, kuri neparādīja attiecīgā zināšanās un palaida muti, tie spiesti aiziet, pēc tā pēc gada iestāties otrais un tagad būdami cienījamie dakteri, saka, vai cik labi, ka mani rūpes